Norvēģu īpatnības. Pirmais, jūs domājat, ka aicinot cilvēkus pie sevis ciemos, jūsu pienākums ir uzklāt galdu atbilstoši augstākajiem standartiem, tad baidos, ka viesojoties pie norvēģiem, nāksies vilties, jo viņiem ir pilnīgi normāli novārīt kartupeļus un burkānus nemizotus un tā tos arī pasniegt, pat neapgrūtinot sevi pārlikt dārziņus bļodā. Viņi tos pasniegs tajā pašā kastrolī, kurā viss tika vārīts. Otrais, ja lielākajai daļu cilvēku no bijušās padomju valstīm sarkanie ikri ir delikatese, tad norvēģiem delikatese ir mencu mēlis, un starp citu, norvēģi vispār neēd sarkano zivju ikrus. Trešais, vai esat pieredzis gulēt ar mīļoto zem vienas lielas dubultās segas, norvēģi savukārt guļ katrs zem savas. Ceturtais, pāra ziedu skaita dāvināšana svētkos ir parasta un normāla lieta, jo veikalos ziedus bieži vien šeit pārdod 8, 10 vai 12 gabalos, un nevienam neliekas tas neparasti, un neviens to nesaista ar bērēm. Piektais, viens no dīvainākajiem norvēģu ēdieniem, ko parasti ēd laikā pirms Ziemassvētkiem, ir aitas galva, un tas neskatoties uz to, ka norvēģi principā dzīvnieku subproduktus baigi neēd.